Labdien, dārgie skatītāji! Šodien uzsākam Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas rīkoto interviju ciklu ar nosaukumu Ciemos ebreju vidusskolā, kas tiek rīkots skolēnu pilsoniskās līdzdalības iniciatīvas projekta Mana dažādā vienīgā Latvija ietvaros. Šī interviju cikla laikā notiks sarunas ar mūsu skolas absolventiem, kuri dzīvo Latvijā un kuri pēc mūsu skolas absolvēšanas devuši ieguldījumu tālākai Latvijas attīstībai, ekonomikas, kultūras un zinātnes sfērās. Interviju ciklu uzsāksim ar mūsu skolas 1995. gada absolventu Vladimiru Galperinu, kurš līdz šim vadījis Uzbekistānas tirdzniecības namu Latvijā, kā arī kļuvis par pirmo Uzbekistānas goda konsulu Latvijā. Paldies, ka ieradāties. Labdien! Tātad, kādas emocijas jūs jūtat apmeklējot ebreju vidusskolu pēc skolas absolvēšanas? Pēc skolas absolvēšanas es biju, man liekas, ka pirmā reize skolā pēc 5-7 gadu, nu vispār, ja runa ne par šodien, bet vispār, ja. Un, protams, tas bija ļoti patīkami emocijas, es staigoju pa klasei, man bija ļoti daudz atmiņas par skolu laiku, ja, kad es biju skolnieks. Man viss ļoti patika, un tas bija ļoti tā, patīkami emocijas. Kā tas gadījās, ka jūs uzsākāt mācības Rīgas ebreju vidusskolā? Kad viņa atveras, tas bija pirmā ebreju vidusskola padomju laikos. Ja? Un, parasti vecāki man šeit ierasties. Es sāku mācos, man liekas, ka no 5. klasa. Līdz šim es mācos, parasti skolā. Kā jūs sevi raksturot skolas laikā, un vai jūs bijāt labs skolnieks? Es domāju, ka skolotāji, kuri man atceros, nedod man samilot. Es nevaru teikt, ka es biju tik labs un foršs skolnieks. Kā visi bērni, mēs bijām drusku huligāns, ļoti aktīvs. Bet, cik es sev atceros, es vienmēr atradošu kopīgo vārdu gan ar skolniekam, gan ar skolotājiem. Kāds jūs spilgtākās atmiņas no skolas laika? No skolas laika, es domāju, ka tas ir, kad es eju uz Rīgas ebreju vidusskolu, pārgāju no parasta skola, tas bija to, ka visi skolotāji ar mani runā starp lielu burtu jūs. Tas man bija ļoti tā divaini. Pēc tam, kā mēs varam ar visiem skolotājiem runāt tā kā ģimene. Protams, ne skola laika, bet nekad ir kaut kādas matemātika, vēl kaut kādas, bet pēc tam mēs varam ar viņiem runāt, mēs varam ar viņiem runāt par jebko mēs gribam. Tas bija arī tā ļoti interesanti. Un man ļoti patīk, protams, ebreju svētki svinēšanas skola un arī ebreju nometnes. Kāds bija jūsu mīļākais mācību priekšmets skolas laikā un kāpēc? Tas bija literatūra, vēsture un geogrāfija. Esmu tā humanitāris. Tāpēc, ka kopš bērnībā man ļoti patīk lasīt grāmatu un skatīt televizoru par kaut kādu vēsturiski. Vai jūs zinājāt, vai vismaz nojautāt, par ko jūs kļūsiet nākotnē? Skola laika, ja? Jā. Kad no bērnībā es točni atceros, ka es gribu kļūt par direktoru veikalas direktors. Tā arī bija mana biogrāfija. Bet jau 11. klasē, protams, es gribu sākt kaut kādu biznesu. Es gribu iet mācīties uz ekonomikas fakultāti. Kaut kas tāds. Ko jūs prāt, ebreju vidusskola jums ir devusi tāda, kas jums palīdzējis tālāk dzīvē? Vispirms es domāju, ka, protams, es dabūju jaunie zināšanas. Pēc tam es varu normāli komunicēt ar cilvēkiem. Tas vienalga, kāda viņi ir, cik viņam gadu un tā tālāk, un kāda jomu viņš tagad aizņems, vai viņš direktors vai nē.
komunicēt, ja, viņi man palīdzēt, protams, ebreju skola. Tas ir vispirms, par ko es domāju. Kādi jums bija plāni pēc skolas absolvēšanas un vai tie tika realizēti? Jā, es gribu ierasties Rīgas Tehnisko universitāte ekonomikas fakultātē, un tā bija. Tad sanāk, ka tas tika realizēti, ja? Jā, urā, jā. Kā jūs nonācāt līdz savai pašreizējai profesijai? Kad bija pandēmija laiks, ja mēs runājam par tirdzniecības, Uzbekistāna tirdzniecības namus un goda konsuls, tad pandēmija laikos es domāju, ka vajag uztaisīt kaut kas jaunu un sākt runāt ar Uzbekistānu viesniecību par to, kāpēc mēs šeit nevaram atvērt tirdzniecības namus. Uzbekistāna tad bija mainos vadība, un viņi skatās arī uz Eiropu, un pēc gadam sarunās mēs to uztaisām. Kaut kas tas, jā. Tas nebija plānos no bērnība. Kāda ir patīkamākā un grūtākā daļa jūsu profesijā? Es domāju, ka esmu laimīgs cilvēks, es strādāju to, ko man patīk. Un daru to, ko man patīk darbā. Grūti un viegli vienu laiku tas ir to, ko man patīk. Braucat komandējumu, konferenci, man ļoti patīk, kad apkuru ļoti daudz cilvēki, man patīk atrast risinājumu kādam problēmam ikdienas. Un to ir gan grūti, gan to, kas man patīk. Kas jūs iedvesmo darbam? Kā bija tā scena filmā, ka es eju katru dienu uz darbu kā uz svētkiem. Ja, tad īstenībā man darbā tas ir man galvenā, to, kur es ņemu to iedvesmu. Un kādi jums ir hobiji? Man patīk pavadīt laiks, protams, ar ģimeni, ar saviem draugiem. Man patīk ceļojot, lasīt kaut kādu grāmatu, labi, ja ir laiks. Man ļoti patīk muzika, bet nav tik daudz laiks, lai es varu to kaut ko taisīt. Nosauciet kādu interesantu faktu par sevi. Kādreiz, ļoti sen, es dziedoju Raimonda Paula kori. Jā, tas ir interesants fakts. Wow. Jā. Un pabeigšu muzikālu skolu arī ļoti sen. Kāds jums būtu ieteikums mūsu skolas skolāniem pašlaik? Es domāju, ka galvenā, lai vērtēt savu, ko vajag mīlēt sevi, mīlēt dzīvi, vajag vērtību savam draudzību, ģimene, es nezinu, un es nezinu, kā to var kļūt, bet noklausīt, bet vajag mīlēt arī savu dzimteni, ja? Ko es gribu pateikt, ka mūsu dzimtene ir Latvija. Es domāju, ka vienam patīk, vienam nepatīk, ir ko patīk, ko nepatīk, ja? Bet tā galvenā ideja ir tāda, ka mēs varam kaut ko izmainīt paši, nākotnē ir mūsu rokas un jūsu rokas, ja, kā skolniekam. Tad lūdzu par to vajag domāt un skatīties uz priekšu ar optimismu. Un noslēgumā nedaudz filozofisks jautājums. Kāda ir dzīves jēga? Es domāju, ka tas ir ļoti neparasts jautājums un katra dzīve perioda, es domāju, ka sava jēga, ja, un tas filosofisks jautājums. Bet, piemēram, ja mēs runāsim par mani, ka tas ir tagad, tas ir, protams, ģimene, darba, lai būs miers, un lai mēs varam skatīties uz nākotnē ar optimismu. Vispār optimismu un smaidi, tas ļoti, ļoti galvenais pēc manam jomam, ja, lai mēs varam, un tad mēs varam taisīt jebko mēs gribam. Optimismu. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu un pats dāviniet mūsu skolas jums. Liels paldies, man nav ko uzdevināt jums, bet liels paldies. Paldies par interviju. Paldies.